kas tad ir tas modernais dārzs, kā viņš izskatās. Un es vienmēr domāju, ko lai atbild, kā lai atbild, pareizi atbild. Tad šeit ir tā atbilde, šeit viņi var redzēt to atbildi, ja. 90. gados bija top lieta, bija Konika egle, Glubos salas pils, faktiski skujkoks. Tad šobrīd ļoti reti to izmanto apstādījumos. Un tur ir divi iemesli, es teiktu tā. Pirmais iemesls - skujkoks salīdzinoši dārgāks, kā ir, vai tā ir ziemcieta vai graudzāles. Tas gan salīdzinoši. Un otrs, kad skujkoku dobē, ko mēs redzētu? Mēs redzētu vienu bildi, kas mainās nedaudz tikai, ja? Tas skats, ko mēs redzētu no mājas loga, ir vienmuļšs. Tas ir dobe, kas mainās 4 reizes gadā ar krāsām un ar struktūru 4 reizes gadā. Bet šajā dobē mēs redzam pilnīgi citu situāciju. Te zied vieni, tomēr graudzāles vēl saņemās, viņam pirmais efekts būs jūlija vidū un līdz pat aprīlim. Tad tajā brīdī, kamēr viņas vēl domā, tomēr ir kaķimēturs, kas tu viņu ziedēs tādā gaiši zilā tonī un dekoratīvie loki. Un pēc šiem jau atkal tad šie griežās nost un pārņem stafeti hortenzijas. Patreiz viņas nav manāmas, jo ir akcents uz citām lietām un krāsas mainās. Un tas ir moderns dārzs. Tas ir tas, kas man uzrunā. 1, tad pārņem stafeti 2, tad ir 3 un tad ir 4. Tad būtībā balta krāsa, balta lillīga sarkana krāsa, gaiši zila krāsa, un tad ir graudzāles, kas ziemā pāriet tādā, es teiktu, bronzas krāsā. Šī ir vieta, kur tas viss notiek, ja? Nav jāmeklē tur, katalogu, viss tas tā bilde vienmēr ir mainīgā.